Sveiki! Vēlējos padalīties liecībā, kas pati saistīta ar šo Ģertrūdes audio liecību projektu. Ciemojos pie draudzenes un nolēmām, kā dosimies uz svētdienas dievkalpojumu uz Katlakalna baznīcu. No draudzenes mājām līdz turienei kādas vairākās stundas gājiens. Tajā rītā mēs devāmies un bija ļoti skaists saulains rīts un izbaudījām sarunas ceļā un pēc tam pašu dievkalpojumu un viss bija ļoti skaisti. Un pēc dievkalpojuma bija arī sadraudzības daļa un draudzene mudināja palikt uz šo sadraudzību. Un parasti gan šādās situācijās es droši vien būtu bijusi izvairīga, un man liktos, cilvēki tur aicina, bet tā kā nebūtu droši vien pati sadošojusies doties un būt tur kopā ar cilvēkiem, bet draudzenes mudināt, mēs, protams, devos ar viņu, un mēs skaisti pavadījām laiku, un vienā brīdī, un, protams, bija garšīgs ēdiens, kas nav maz svarīgi, kāda sieviete, kādā brīdī gribēja paust liecību, un viņa pastāstīja par tur situāciju, kas bija pirms vairākiem gadiem, un kā tas ietekmēs viņas ticības ceļu. Un šī sieviete pēc tam sēž mums pretī arī pie galda, un man kaut kā, man draudzene saka, šī liecība ir tāda kā, Ģertrūdes liecība, projekta liecība. Un man sirdī ir uzrunāt šo sievieti, ka vai viņa zina par projektu, un vai viņa ka viņi varētu aizsūtīt šo liecību. Un tā vārds pa vārdam, un mēs viņai pastāstījām un iedavām kontaktu informāciju. Tā kā es ceru, ka pēc kāda laikā viņa šo liecību būs ierunājusi. Un tad pēc kāda mirkļa bija vēl cita situācija, kurā iepazināmies ar vēl vienu meiteni, kura savukārt dalījās tajā, kā Ģertrūdes draudze ir bijusi un kāda nometne par satikšanās punktu viņai un viņas vīram. Un arī šo meiteni mēs mudinājām iesūtīt liecību. Un kamēr viss šis notiek, kamēr mēs tur runājamies, mums pienāk klāt vēl viena sieviete un arī uzsāk sarunu. Un beigās viņa saka, ka viņi varētu draudzeni un mani aizvest atpakaļ uz šo vietu, kur viņa dzīvo, un ka viņas vīrs atbrauks pakaļ un mūs varēs aizvest. Un beigās cer šo te sadraudzību radās tik vairākas situācijas un vairākas liecības, kuras tik skaisti, man liekas, apliecina tādu Dieva ļoti lielu gādību un vēlmi, vienkārši būt līdzās ikdienā. Un tas tik interesanti, jo pēc tam šī sieviete teica, ka viņa labprāt atdotu kādas lietas manai draudzenei, kur nesen pārcēlusies uz šo jauno mājvietu un kur viņai daudz kas vēl nepieciešams mājokļa iekārtošanai. Un tas viss bija tādā skaistā ķēdē, kur vienkārši tur stāvēt un priecāties, kā Dievs dara un kā tu vari būt klātesoši situācijās, kuras tev pašam pēc tam var būt kā stiprinoša liecība. Svarenais Dievs, paldies, ka tu, būdams tik varens pāri visam, tomēr esi arī līdzās ikdienā, katrā mūsu notikumā. Paldies, ka tu mums dod draudzi, kurā piedzīvot sadraudzību kopā ar tādiem cilvēkiem, kas tevi pazīst. Jā, kungs, paldies par katru satikšanos, par katru jaunu iepazīšanos, kur mēs varam viens otru stiprināt, liecinot par taviem darbiem. Jā, paldies, ka šis it kā nejaušo notikumu audekls ķēde, kungs, ir tik skaista. Kaut katrs no tiem atsevišķi varbūt ir neliels un vienkārši, bet tomēr tas viss kopā ir tik ticību stiprinoši. Paldies tev, kungs, ka mēs varam palīdzēt viens otram, gan ar praktiskām lietām, gan ar sarunām, gan ar stāstiem par tevi, kungs. Jā, un, kungs, lūdzam, dod mums drosmi liecināt par tevi, par taviem darbiem, arī mūsu ikdienas draugiem, arī mūsu ģimenēs, kur varbūt visi vai pat neviens tevi īsti nepazīst. Jā, dari mūs drosmīgus liecināt, un lai tavs
prāts valda, tava radošā dzirksts, jā, visā veidojas. Jā, kungs, lai mēs varam kopā iet tiešām ik brīdi. Un paklausi, kad arī šai brīdī kopā tā lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen.